Bauskā pēc vairāk nekā 15 gadu pārtraukuma top jauna, moderna, daudz dzīvokļu dzīvamā māja. Un pie tam vēl kāda māja? Zemas īres cenas māja, zemas enerģijas patēriņa māja, zemes skaņas caurlaidības māja. Šī kapsula kļūs par simbolisku vēstures liecību, mūsu apņemšanās un cerību apliecinājumu, kas atspoguļo to, ko mēs šodien radām. Šajā kapsulā ir ierakstīti vārdi, kas pauž šī projekta nozīmi un mūsu vēlmes nākotnē. Un kā teikts vēstījumā, šis nams ir apliecinājums tam, ka ar kopīgiem spēkiem ir iespējams radīt vidi, kur cilvēki var justies droši un piederīgi. Šī māja būs vieta, kur ģimenes veidos savus stāstus, audzinās bērnus un teiks: ir labi būt mājās, šeit, Bauskas novadā. Ir patiesas prieks, ka Eiropas komisija var atbalstīt šo projektu ar atveseļošanas fonda līdzekļiem, un šie 60 dzīvokļi ir tikai daļa no 467, ko Latvijā jāuzbūvē līdz 2026. gada augusta beigām. Tā kā šis ir tāds strikts termiņš, kad visiem projektiem jātiek īstenotiem. Kamēr vēstījums tiek ielikts, es aicināšu, lai jūs visi, tā fotogrāfam man jāuzjautā, kur labāk arī fonā mums to, ko vajag. Līdz ar to nostājamies visi šeit, lai varam uztaisīt kopbildi. Pirms tad dosies prom ar visu kapsulu, tad lai tiktu iemūžināts tas mirklis. Tāpēc nākam visi sastājamies šeit. Pasmēģiet uzmanību. Tur jau arī būs, bet lai vai. Super. Šodien tiešām tāda sajūta, ka sākas kaut kas jauns, jo īstenībā Bauskas novada pašvaldības teritorijā, un tā skaitā Bauskā, ir raktas daudzas kapsulas pamatos ar dažādiem vēstījumiem un dažādos objektos. Bet tie vienmēr ir bijuši vai nu pašvaldības objekti, tātad kaut kādas sabiedriskas ēkas, izglītības iestādes, sporta halles, tam līdzīgi, vai tās ir bijušas individuālās mājas, vai arī uzņēmēju darbības tādi objekti. Tas, kas nepieciešams uzņēmējiem. Šis objekts ir liels kopdarbs, kur ir gan pašvaldība, gan ministrija, gan Altums, gan, kā es dzirdu, arī Eiropa, un tas rezultāts ir kopīgs. Un tāpēc, manuprāt, šis ir pats nozīmīgākais projekts kaut kam jaunam, jo arī pašvaldība turpinās atbalstīt uzņēmējdarbību un kopā realizēt projektus uzņēmējdarbības atbalstam, ne tikai dzīvokļu celtniecībā, bet arī dažādu ražošanas ēku izveidošanā, teritorijas, infrastruktūras izveidošanā. Un šī diena parāda, ka tieši sadarbībā ir nākotne. Kā viens amerikāņu arhitekts ir teicis, ka ēka ir daudz vairāk kā tikai ķieģelis un java. Tā ir vieta, kur cilvēki izdzīvo sapņus. Un šajā vietā tiek radītas 60 jaunas vietas, kur cilvēkiem, kur iedzīvotājiem Bauskas dzīvot savus sapņus, kur notiksies, kur būs iedvesma un tam līdzīgi. Mums Altumam tiešām ir prieks, ka šī programma realizējās. Šis ir daļa no kopējās lielās zemās īres mājokļu programmas, kur finansējums ir Eiropas komisijas ANM resursi, ļoti pievilcīgi, kā jau Kaspars minēja, un tādēļ ir iespēja realizēt ne tikai šo, bet 467 dzīvokļus pa visu Latviju. Un programmas pluss un nozīmība ir tajā, ka faktiski tā ir tieši reģionos, jo reģiona attīstība Latvijā ir ļoti nozīmīga. Paldies noteikti par uzticēšanos, un no savas puses es novēlu arī, lai šis projekts ir vēl viens stūrakmens Bauskas novada izaugsmē. Paldies!